Mēs Latvijā! Tu Latvijā! Mēs Latvijā! Dzīvojam, radām un mācamies! Kā to darīt kopā? Kā kļūt piederīgiem zemē, kurā esam piedzimuši? Atbildes meklēsim kopā šī podkāsta Es, Tu, Mēs Latvijā sērijās. Labdien, cienījamie klausītāji un skatītāji! Šodien mums ir JSPA programmas Erasmus Plus jauniešu līdzdalības projekts Es, Tu, Mēs Latvijā. Un vispirms gribu tu pateikt, ka šodien Viktorijas mūsu vadītājas nebūs. Mēs gribam dot viņai izveseļoties, novēlēt. Un šodien būšu es, Konstantīns Korjukins. 4. podkasta saruna Mani sapni Latvijā ar neformālas izglītības apmācītāju mūsu cienījamu viesi Staņislavu Babinu. Ja? Un Staņislavs ir viens no galvenajiem biedrības Radi vidi pats radušajiem motoriem un ideju īstenotājiem neformālas izglītības apmācītājs un biedrībā ir kopš pirms sākumiem. Ja? Un principā mēs varam sākt mūsu runu, ja, un mēs domājam, ka mēs lūksim jūs pastāstīt par sevi, par savu saikni ar Latviju. Jā, es piedzimu Latvijā, tāda mana saikne. Es 83. gada piedzimu Rīga. Mani vecāki atbrauca no Krievijas, no ļoti tāla, no Sibīrijas gandrīz sakumiem. Atbrauca mācīties, palika, aprecējos, un es piedzimu Rīgā un nodzīvoju 22 gadus Rīgā. Vairākas vietas, bet tā bērnību pavadīju Daugavgrīva un Bolderājas rajona tāda, jā, pie jūras un jā, kaut kā var teikt arī cita tāda atsevišķi mazliet nost no paša centrālas dzīves. Bet jā, pusauģu gadus tad pārvācos ārpus Rīgas, mācījos Rīgas 34. vidusskola, vairākas reizes izkritu ārā no skolas, aizgāju strādāt, visu kaut ko, kamēr neatklāju brīvprātīgo darbu, un tad sapratu, ka es gribu aizbraukt prom, pastrādāt, pamācīties, bet kad visu sakārtoju, aizbraucu ārzemes un sapratu, ka es gribu atgriezties atpakaļ un atgriežos atpakaļ. Un tad, neko, līdz šim arī dzīvoju te, bet vairs ne Rīga, bet Liepāja. Liepāja jau 18 gadus. Un kā jūs Liepājā nonākat, piemēram, kā jūs sapratat, ka šeit ir jūsu vieta un šeit jūs gribat strādāt un turpināt kaut ko darīt? Tā sakrita. Es, kad mācījos Rīgā, kad dzīvoju Rīgā, un tur tāda lieta, ka dzīvot lielā pilsētā, man vispār nebija nojausmas, kas notiek ārpus Rīgas. Mana galva, tad Rīga ir kā Latvija. Tā kā Rīga un Latvija, viss tas viens pats. Un tad es, piemēram, uzturu, Siguldu tādu pie Rīgas parku, Kuldīgu, kā etnografiskas muzejas nodaļu, Liepājas, kaut kādu daļu no Jūrmalas, kas ļoti dīvaini kaut kur tālu ir, un tur reizi mūžēs esmu bijis. Un tad ir, nekad es neredzēju tādu lielu bildi, Latvijas bildi. Man liekas, ka visa dzīve notiek Rīgā, un man bija tāda divējāda sajūta. Man ļoti patika, visi draugi ir, es visu pazīstu un tā, bet no otras puses ļoti nepatika, jo, visa tā ziņa, gan attieksmes ziņa, gan arī es sapratu, ka ir, 90. gadus es mācījos, tad tur bija ļoti tādi dīvaini laiki, un sapratu, redzu, ka arī ļoti daudz netaisnības notiek, kā, piemēram, kad Latvija atguva vai neatkarību, maniem vecākiem piešķira nepilsoņu statusu, un tad vajadzēja, likt eksāmenus pierādīt, ka tu esi piederīgs Latvijai, un es domāju, kā tad es te piedzimu, es te dzīvoju, un man kaut kādas ierobežojumi. Es tajā laikā vēl nesapratu, kad man bija tur 11, 14 gadi, kas notika, bet kaut kā tāda izjūta sajūta, sapratu, ka laikam Latvija nebūs tā vieta, ko es gribētu dzīvot, un man bija tāda arī, apkārt arī es dzīvoju tādas vietas, kur pārsvarā runā krievu valoda,
bija ļoti daudz, no visādām postpadomju republikām sabraukuši, bet krievu valoda bija galvenā tāda valoda, ar ko komunicējam, un pat latvieši, kas blakus dzīvoja, visi komunicēja krieviski. Un tad man tad bija tāda, līdz 22 gadiem es nerunāju latviski, jo man mērķis bija braukt prom no Latvijas. Un tad mans brālis arī gribēja aizbraukt prom, viņš aizbrauc uz Krieviju dzīvot, bet es sapratu, es biju vairākas reizes, tur sapratu, ka tur gan es negribu atgriezties un braukt, ka tas galīgi nav nekādas nākotnes, un jau tad, kaut kāda 99. gada, 2000 gadus sapratu, ka es gribu mācīties citas valodas, bet ne latviešu. Latviešu bija obligāti jāmācās, bet es kaut kā viņu nelietoju un arī nevarēju nekādīgi saprast priekš kam. Jo arguments bija, latvieši visa pasaulē ir 3 miljoni cilvēku, un ja es salīdzinu kaut vai ar angļu valodu, kur ir 900 miljoni, vai gandrīz miljārds, vai ar ķīnu valodu, kur ir tur 1,5 miljārds, vai ar, hindu vai spāņu valodu, kur ir tad miljoni, 100 miljoni cilvēki. Pat to pašu krievu valodu, kur ir 150 miljoni visa pasaule var. Un tad 3 miljoni un tur 200 vai 300 ir milzīga atšķirība, un mana doma bija, ka es labāk ieguldos laiku un enerģiju mācoties tādas lielas valodas. Un es mācījos angļu valodu, tāda angļu specializēta novirzes skola. Un latviešu valoda bija kaut kā nost, jo mana tāda nākotne nekad nebija saistīta ar Latviju. Es gribu ceļot apkārt pasaulē, braukt, darīt lietas kaut kādas ārpus, kaut kādas lielas tas globālā mērogā. Kamēr, bet tā kā es biju nepilsonis, es īsti nevarēju Latviju pamest. Tur vajadzēja vīzu, vajadzēja visu kaut kā, un tad, tad es mācījos angļu valodu, un man doma bija pelnīt naudu. Bet strādāt es nevarēju. Ārzemēs, Latvijas atradu darbu, strādāju vairākas vietas un domāju, sapelnīšu ļoti lielu naudu, braukšu prom kaut kur, emigrēšu. Kamēr neatklāju, ka ir brīvprātīgais darbs, man viens draugs, kas ar mani blakus dzīvoja, aizbraucu uz mēnesi, aizbraucu uz Angliju, atgriezos un teica, tikko biju brīvprātīgai darba. Un viņš arī tāpat ir nepilsonis, arī baigi nerunā latviski, bet viņš tāds, parakstījis kaut kādu avantūru. Un es domāju, cik stulbi, kā var būt tik stulbs? Aizbraukt brīvprātīgi vergot, tērēt savu laiku, kaut kur tev, tur cilvēks tirzniecībā jau parādās kaut kādas ainas, man galva, ka tas visa tas briesmas. Bet viņš saka, forša programma, uztaisīja man vīzu, es aizbraucu, satiku citus jauniešus, pastrādāju, sapratu, ka viss kaut kā pasaulē ir vaļa, un es tā klausdamu, bet varbūt tas ir tieši, kas jādara. Un tad es pieteicos tai programmai, Eiropas brīvprātīgā darba programmai, kur es, kā tāds jaunietis, kas nāk no minoritāšu puses, no tādas nelabvēlīgas īpaši vides, es biju tai programmai prioritāte, jo man tas iespējas reāli bija ierobežot. Visi mani draugi jau, kas tajā paša skolā mācījās, bet pusi no tiem bija pilsoņi. Viņi jau braukājas tur uz Franciju, Vāciju, uz Angliju, un es nekādīgi nevaru tikt. Gan finansiāli, gan arī dēļ tiem vīzas ierobežojumiem. Un tad es domāju, forši, tad varbūt tā ir šita mana iespēja. Un tad es sāku visu darīt. Un aizbraucot, beiguši piešķirot to finansējumu, aizbraucot uz projektu, Itālijā brīvprātīgai darbai strādāju, es satiku foršu latviešu meiteni, kas vēl kļuva par manu sievu, bet viņa tieši no Rīgas pārvācas uz Liepavu mācīties. Un pirms braukt uz Itāliju, es atbraucu uz Liepavu un es ieraudzīju, domāju, ja es kādreiz dzīvotu Latvijā, šita būtu, es aizgāju savu gulbišu dīķi uz to, šeit būtu forši dzīvot. Tā kā viss te ir, gan tas pilsētas lielums, gan pludmale, gan meža attālumi, gan ezers, respektīvi ļoti, es domāju, šeit ir tāds, tā vieta, kur gribatos dzīvot. Jo mēs bijām vēl Kuldīga, Liepāja, kaut ko pabraukājām pirms tas braukšanas ar viņu. Tad es ieraudzīju Latviju no citas puses nedaudz, bet kaut kā Liepāja, tā domāju, kaut kā tev aizdomājas, ka būtu forši atbraukt. Un tad, pasapņoju tad. Bet, mani visi jau bija sataisīts. Es jau braucu uz Itāliju, un mana galva pirms es
atbraucu uz Liepavu vai satiku Agatu, tad man bija skaidrs, ka es nekad te neatgriezīšos. Es te nav mana vieta, un tad viss tas kaut kā nomainījies. Nu jā, paldies jums. Jūs jau ļoti daudz pateicat par jums, un jums ir ļoti interesanta tāda situācija, jā, bet mēs atgriezīsimies nedaudz atpakaļ, un man ir jautājums, kā jūs iemācījāties latviešu valodu? Nu, tas bija kā lai veikt naturalizācijas procesu un dabūt pilsonību, jā, vairāk? Nē. Tā bija es atbraucu uz Liepavu, un te sastapos ar to, ka krieviski ļoti maz runa cilvēki šeit. Un tad es it kā runāju angliski, un tie jaunieši un draugi, ar kuriem es iepazinu, arī man sieva, viņa baigi krieviski arī nerunāja. Viņa ir latvieti, polieti, drusini runāja, bet tad viņa ar mani runā latviski. Un kaut kā es sapratu, ka ja es no tās Itālijas atgriežos uz Latviju, tad es domāju, labi, tad es laikam gribu saistīt savu dzīvi ar Latviju, un tā ir tur vairākas zīmes man bija rādies, ka man jāatgriežas, un tad es kaut kā to uztveru. Man liekas loģiski, ja es tagad turpinu savu dzīvu. Un kā es iemācījos, skolā jau man mācīja latviešu valodu. Es jau to gramatiku un visas tas lietas kaut kādā veidā es tur mācījos, bet problēma bija tā, ka nebija ar ko runāt, un to es pamanīju, ka pat visi mani draugi, kas ir latvieši, runā ar mani krieviski, un pat ja es prasu runāt latviski un mēģinu runāt latviski, viņi skatās, ka es mokos, nesanāk man pareizi tur galotnes, garumzīmes, vēl kaut ko, un tad viņi es nezinu, vai viņam žēl palika, vai viņi vienkārši negrib pašam mocīties, klausoties, ko es tur mēģinu pateikt. Tad viņam bija vieglāk ar mani komunicēt krieviski vai angliski. Un tad es nekad netiku pie tās prakses. Tad pamat zināšanas man jau bija kaut kādas. Un tad es domāju, kā darīt. Un Itālijā es arī iemācījos itāļu valodu pa pusgadu. Un es redzu, ka tas valodas mācīšanas process man vajag pavisam savādāk pieeju, man vajag praktisku pielietošanu. Un skola man nekad nebija iespējams to darīt, Rīgā arī, un tad nomainot vidi atbraucu tur, kur tā valoda ir, tā kā viņa vairāk dzīva vai vairāk praktiski var pielietot. Tad es aizgāju, es pieteicu uz darbu uz veikalu. Es uz tautniecības veikalu māju pieteicu uz darbu bez latviešu valodas zināšanas, tādas lielas. Kaut ko es jau varu pateikt, kā mani sauc, kur atrodas amurs un kā tur, cik maksā, skrūvgriezis, bet neko citu es nevarēju, tā. Un tad es aizgāju un praktiski 4 mēnešus es vienkārši sevi, izaicināju, es gāju pie cilvēkiem runāties, es redzu, ka viņi redz, ka es slikti runāju, vai akcents ir, viņi pārēt uz krievu valodu, bet es, kaut kā es saku, davai turpinām latviski, un man bija, tāds izaicinājums. Es domāju, ja es itāļu valodu pa pusgadu iemācījos, un latviešu valodu, viņa nav ne sarežģītāk, un es te dzīvošu, tā kaut kā man pat tiem 3 mēnešiem es dabūju tādu sarunu valnu līmeni, ka man bija pārvarēts tas, es saucu viņu par suņa efektu, ka es visu saprotu, ko runa, un man ir baili pateikt kaut ko, vai es arī gribu pateikt, bet man nav vārdu krājums vai arī prasmes un tā. Un tad tāds es iemetu sev tā izaicinājumā, veikala tev katru dienu jārunā vismaz 10-20 cilvēki, taču nejārunā. Ar kolēģiem jārunā, un tur visi kolēģi arī runāja krieviski, bet visi bija latvieši, un mēs kaut kā runājam, tā. Un tad pēc 3 mēnešiem es aizgāju prom no darba, jo sapratu, ka man patīk ar cilvēkiem strādāt, bet es labprāt strādātu neformālu izglītību. Un tad iesaistojos projektus, un tad aizgāju kaut kā tā latviešu valoda, viņa tāda aktivizējas, kad nomainot vidi un mazliet attieksmi pamainot. Jā. Principā iemācīties latviešu valodu praktiski. Man gadījums bija praktiski, un es pamanu, ka daudziem cilvēkiem ir tā praktiska pielietošana ir ļoti svarīga. Un man arī liekas, ka tas ir arī tāds veids, ka vajadzētu nepopularizēt, bet piedāvāt tieši praktiski viņu izmantot. Jā, tas ir arī tas varbūt problēma ar krievalodīgiem cilvēkiem Latvijā, ka viņi ir savā
sava starpā kaut kur ģimenos un arī kaut kur varbūt ar draugiem saziņas krievu valodu un pat viņiem nav iespējas to izmantot. Ja, un šobrīd situācija mainās, tāpēc arī varbūt cilvēki kļūst vairāk latviešu valodu apzināti. Jā, tāda veida. Jā, paldies. Un kā jūs domājat, kāpēc jāmācās tā valoda, kuras valstī tu dzīvo? Tur ir vairāki aspekti. Viens ir praktiski pielietot, tad lai atvieglot savu ikdienu, lai paplašinātu savus redzesloku, man liekas, tas ir tāds arī forši, jo caur valodu arī var saprast ļoti cilvēku, kuram tā valoda ir dzimta. Jo tās konstrukcijas, kā to aprakstīt, to pasauli, ļoti daudz ko var arī pateikt, gan par cilvēku, gan par domāšanas veidu, gan par lēmumiem, ko cilvēks pieņem. Un ja tā ir valsti, kur, ja tu dzīvo, caur valodu var arī saprast arī tos cilvēku, kas to valsti apdzīvo. Tad arī kuru valodu tā ir. Un tad ir vēl, tāda praktiska tāda izaugsmes ziņa, ka jo vairāk valoda zini, jo vieglāk arī nākamo valodu, vai arī vieglāk veidot tādu saiknes kaut kādas, arī komunikāciju. Cilvēks nevar viens pats pastāvēt, tad viņš veido kaut kādus, attiecības, komunikāciju veidu un tā. Un tad ir valoda ir saziņas instruments. Un ja ar tādu lietu, tad forši, ka tev ir vairāki instrumenti, ka tu vari konkrēti situāciju pielietot. Ja tikai viens, tad tur izmanto citu valodu, neverbāli, kaut kādu, vai domāt, vai tehnoloģijas, ka tur. Šobrīd man ļoti viegli, man liekas, gan, komunicēt un mācīties. Jā. Principā, jā, tas ir, tad ir, praktiskais pielietojums mācīt valodus, jums būs plašas iespējas, jūs varat komunicēt ar vairāk cilvēkiem, bet, piemēram, runāt par šo situāciju, kad Latvija tieši piespied mācīt tos latviešu valodu, un it kā, kā jūs varbūt šo situāciju varat komentēt, pakomentēt. Vai tas ir labi, ka Latvija, principā, piespied un ļoti daudz mudina šobrīd cilvēkus mācīt, vai varbūt to vajag darīt kādā vairāk mīksta forma, un varbūt, es nezinu, dot cilvēkiem vairāk laiku, varbūt jūs varat to pakomentēt, vēl. Tādas vairāk valstiskas puses, un attiecības ar valstī, principā. Jā, es kaut kā, ikdienā es nesaskaros to, kā piespied kādu mācīt latviešu valodu. Man liekas, Latvija jau ir vairāk nekā 30 gadus ir neatkarīga, un, man liekas, neatkarīga valsti ir, savas valsts valodas ir kaut kādas pazemes, un valsts valoda ir, Latvija ir viena, latviešu valoda. Un tad tur ir piespiest, es nezinu, tur, es braucu uz Itāliju, 40 miljonu cilvēku, vairāk tur tagad dzīvo, un tur visa runa tikai itāliski, un es biju ļoti, es atbraucu apvainojos uz to, ka mana angļu valoda, es tur 10 gadus mācījos angļu valodu, aizbraucu uz Itāliju, un neviens angļu valodu nerunā. Un es domāju, kas pa stulbiem itāļiem, kāpēc viņi nerunā angliski? Angļu ir starptautiska valoda, kas ir itāļu valoda? Un tā salīdzinājumi, tā. Un es biju tāds, kādu, 3 nedēļas staigu un pukstu uz visiem. Komir man neviens nerunā angliski starptautiska valoda, visiem jārunā angliski. Un daži runā, tie, kas runā ar turisma industriju, daži runā angliski, ļoti lausta, slikta angļu valoda. Bet tā vide, pateicoties tam, ka visi runā itāliski, visi man kaut ko skaidroja, visi mēģināja man kaut kā iesaistīt, es ļoti ātri saku runāt tajā valodā. Un man pēc 4 mēnešiem man bija pilnībā normāli arī ar saviem kolēģiem, kas ir ārzemnieki, sarunāties itāļu valodu. Un es domāju, un tā ir neatkarīga valsts ar visiem, tā kā neviens neapšaubā, ka Itālija ir kā valsts. Latvija ir tāpat, Latvija ir valsts, kur ir sava valoda, un man liekas tā iekšē tāda sajūta, ka
es tagad, nu, man spiež kaut ko darīt, vai, nu, viņa varētu būt, un pat ļoti reāla tas sajūta, bet man liekas, tas ir iekšē, var pašam ar to tikt galā. Nu, saprast, ka, nu, jā, kā man izdevas, nu, to netaisnības sajūtu, tad, nu, pārvarēt. Nu, es redzu, ka es kaut kā savā galvā nodalīju tie politiskie lēmumi un tādas, kas nosaka mūsu dzīvē un arī tu valodas lietošanu, no praktiskas dzīves. Un praktiski es redzu pilnībā citu ainu. Es redzu draudzību, atvērtību, es redzu kaut kā tādu vēlme kaut ko sadarboties un darīt un atbalstīt. Un arī sapratu, ka lai man mācītu runāt latviešu valodu, man vajag kādu, kas ar mani runā. Un tad es savus visus draugus un paziņas un arī pats spēru to solīt, un, lai varētu paprasīt, runā ar mani latviski. Nevis tāpēc, ka ir likums, ka jārunā latviski, nevis tāpēc, ka mēs labi, bet vienkārši, ka es gribu tā arī tā attīstīties un bagādināt arī sevi un arī kaut kā, nezinu, arī izradīt cieņu arī kaut kādā veidā. Un tas, es sapratu, ka tas ir apusējs process, ka tas, ka man neviens nav parāda, man nav tā kā, un es arī kaut kā neuzskatu, ka esmu parāda, bet man liekas, uz tam savstarpējas cieņas, un viena no veidiem es arī pamanu, ja cilvēks mēģina runāt tava valoda, arī ar ārzemniekiem, arī, jebkur pasaulē, tas ir, izmaiņas tāda, vairāk uzticības radas. Man liekas, tur ir tā. Par notikti, par tām lietām ir jārunā, un, jā, man žēl arī dzirdēt, ka vairākiem ir tāda nostāja, bet to tādu, kā pateikt, ja es uz kaut ko apbiežojos vai jūtu, ka man kaut ko, to var ļoti viegli izmantot, lai manipulēt ar cilvēkiem, sadalīt, Jo dažiem šobrīd ir tādas bailes un šaubas, ka viņiem jāmācā jaunu valodu, ir parasti tāda problēma, ka Latvija ļoti ilgi runā krievu valodu, pārsvaram, un šobrīd cilvēkiem ir tādas varbūt bāžas, ka viņiem atkal jāmāca to un viņiem kaut kā jāpārvara sevi, bet, paldies par atbildi, tas, jūs ļoti pateicat, ļoti labi pateicat, varu teikt, kā zelta vārdi, Un tāds īsi jautājums, bet ļoti arī liels apspriedumiem, kā kļūt piederīgam Latvijai? Es domāju, nav tāda viena ceļa, bet es par sevi varu pateikt, ka es ļoti ilgi nejūtos piederīgs Latvijai, jo mana viss tāda nodēmi sapņi un visa tāda nākotne bija saistīta, aizbraukt prom. Tas bija tāds mērķis aizbraukt prom no Latvijas. Un es kaut kā visu laiku nevarēju, jo Latvija visu laiku turēja. Un kad es tiku ārā prom no Latvijas, man mērķis bija tā kā atgriezties, tik dīvaini bija, man jābrauc atpakaļ. Un, man liekas, tas piederīgums rodas no attiecībām, ja veidojas attiecības ar tiem cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā. Bet, kas ir tādi, kas... kas ar Latviju, es nezinu, kas dzīvo Latvijā, bet es sajūtu tādu, kad satiku cilvēkus ārpus lielām pilsētām. Es aizbraucu uz laukiem, ieraudzīju, tās lietas, no kurienes nāk visas tas gan pasaules uzskats, gan visādas ticības, gan visādas lietas, un tad tu redzi, ka cilvēki tieši ļoti saistīti ar šo zemi, un tad man rodas, ka, šitas lietas, šitas vērtības ir diezgan tuvu man, es labprāt arī gribu tam pievienoties, un tad, kad es pats tiku galā ar sevi, tad tā piederības sajūta, tas bija mans lēmums. Es gribu būt nevis tā, ka man tagad tur ierobežo un saka, tev te jāstrādā, jāmaksā nodokļi, jārunā valodā un tā, bet es nesaprotu, kāpēc man tajā, ka es nevaru būt brīvs. Un kad es brīvi izdaru to izvēli, tad man, es jūtos ļoti piederīgs Latvijai. Tad, kad saka, tu dažreiz, kaut kādas tur, man prasa, no kurienes tu esi visu laiku tur. Doma vai no Spānijas, vai no Itālijas, vai no Krievijas, vai kā.
saku, nu esmu no Latvijas, nu tā kā, jo es esmu no Latvijas. Jā. Bet tā pēdējā man vajadzēja kādus 22 gadus, lai sajustu piederīgumu. Nu, es nezinu, viņa tā, katram, es domāju, savs ceļš, tas. Jā. Jā, runāt par jūsu NVO organizāciju Radi vidi pats, jā, jūs tur darboties. Varbūt jūs varat mazliet vairāk pastāstīt par to, jā, ar ko šī biedrība nodarbojas, kādi ir ieguvumi, varbūt tur var strādāt, jā. Nu, varbūt vairāk, nedaudz. Nu jā, biedrība pastāv jau 19 gadus šogad, mēs svinēsim 19 gadu dzimšanas dienu. Un tas galvenais motots ar šiem gadiem ir tāda viena teikuma, varu teikt, ka tas ir radīt alternatīvu piemēru ilgspējīgai ikdienai. Tātad piedāvāt cilvēkiem izdarīt tādus lēmumus un pārmainīt savas kaut kādas attieksmes, prakses un paplašināt zināšanas jautājumus, kas saistīts ar vidi, bet nevis tā kā piespiedu kārta, bet parādīt, ka ir alternatīva ir iespējama. Ir iespējams šķirot forši atkritumus un priecāties par to. Ir iespējams braukt ar ritini uz darbu, vai iet ar kājām, nevis ar mašīnu pārvietoties, bez iegā, visur, kur vajag. Vai ir iespēja atpūsties tepat Latvijā, nevis braukt uz Eģipti pa lētu. Tādas, un arī ir iespējams arī, piemēram, strādāt brīvprātīgo darbu, pilnveidoties un mācīties cita veida, nevis tādu standarta un varbūt ne visiem piemērota veida. Skola, darbs, nodokļu, pensija, un tā tur ir cita ceļa dzīve, un man liekas, biedrība arī rada tādu kā platformu, kur var iztenot idejas, alternatīvas, pamēģināt kaut kādas lietas, un arī parādīt, ka mēs varam dzīvot daudz foršākā vide, iekļaujošākā sabiedrība, vieta, kur visam idejām ir iespēja tiek iztenotam un arī tādu, lai sadarbotos. Mums no biedrība, tāda pieeja ir viss balstīts uz brīvprātīga iesaistīšanās principa. Mēs fokusējamies uz to vides izglītību, tādu lietu, bet arī tāda sociāla aspekta un ilgspējība parādās un tagad ļoti aktīvi to cirkulāro ekonomiku popularizējam. Un tad ir vairāk instrumenti. 10 gadus mums bija velosipēds kā instruments, tāda saziņa ar sabiedrību, un mēs taisījām ermrītiņus, taisījām mākslas darbus, ko var darbināt ar pedāļiem, bet arī popularizējam to velokultūru. Bet šobrīd vairāk fokusējamies uz kopienas tādu spēku, un tad mums ir kopienas darbs, ko mēs uzsakam, un tagad turpinam tur piedalīties, bet arī ir pārmaiņas punkts, kur mēs nevis pārdodam mantas, savacam un pārdodam, bet mēs piedāvājam apmainīties, tā kā atnāks uz kapi, paņem, ko tev vajag, atnes, ko tu ne. Tādas alternatīvas piedāvājam. Un tad ir arī izmantojam iespējas, ko Eiropas Savienība mums sniedz. Tad mēs strādājam starptautiski, un ārpusē arī Eiropa un ārpus Eiropas. Un tad piedāvājam iesaistīties jauniešiem un aizbraukt. Piedāvājam iespējams aizbraukt. Jauniešu apmaiņas uz brīvprātīgo darbu, pilnveidot savas prasmes, zināšanas un attieksmes neformālā veidā. Tas arī tā izsuma, ko biedrība dara, bet mēs fokusējamies uz tāda reāla darba jau notiek Liepājā. Mēs esam Jūlienās pagalmā. Jā. Principā jūs darat visu, lai parādīt, ka ir kādi alternatīvi ceļi. Tas ir tāds viens no. Jā, un tālāk arī viens tāds jautājums, arī īss, bet ļoti plašs. Vai jauniešiem ir jāsapņo? Tas ir saistīts vairāk ar varbūt jūsu sapņiem, vai ar to organizāciju NVO jūs esat iztenojis savus sapņus, un vai jauniešiem arī ir jāsapņo? Jā, zini kā, es tagad, man liekas, ka noteikti ir jāsapņo, bez sapņiem tur nekā, bet
es tā skatoties uz to dzīvi un uz tiem sapņiem, kas man bija, visu, ko es sapņoju, piepildies. Un dažreiz ir tā, ka dzīvē es par kaut ko sapņoju, bet es varu pamanīt, ka tas piepildies tikai ar kaut kādu laiku, paskatoties atpakaļ un ieraudzīt, notiekties kaut ko. Tad šobrīd es saku, ka ir jāuzmanas ar sapņiem, jo viņi visi piepildas. Un jābūt arī diezgan precīziem ar sapņiem, jo var vienkārši tā vispārīgi sapņot, un ja viss piepildas, tad arī vispārīgi arī piepildīsies. Un tad, man ļoti patīk sapņot. Man liekas, jāsapņo tādu lielus sapņus, un tad ir, bet arī jādara kaut ko, tur nevar apstāties. Man liekas, tur ir tā problēma, ir divas problēmas. Ir vai tu sapņo tikai sapņu un neko nedari, vai tu tikai dari un nesapņo. Un man liekas, tas ir divi gravi, kas, kur nevajag iebraukt. Bet tieši tāpēc arī forši, ka ir, piemēram, biedrības vai ir kaut kādi draugi, kaut kādas attiecības, jo cilvēki satikas un viņi vienu otru papildina. Nezinu, es pats, man liekas, vairāk esmu sapņotājs un tāds vizionārs. Un tad līdz darbībai man ļoti patīk darboties, strādāt, bet man, lai piespied sevi kaut ko darīt, tur vajag tik daudz iemeslu, un es tik daudz atradu, lai kaut ko nedarīt. Un tad man ir ļoti draugi un kolēģi, kas tikai dara, piemēram. Vai ne tikai, vai dara ļoti labi, un viņi arī saprot, ka sapņot ir svarīgi, pasapņo, bet viņi kaut kā protā, pamudināt arī citus, un mani pavilkt, piemēram, uz to darīšanu. Un tas, man liekas, ir dzīvē arī forši atrast tādu balansu. Noteikti jaunībai, noteikti jāsapņo. Jā, galvenais ir sameklēt to līdzsvaru starp sapņošanu un darbību, lai arī varētu darīt kaut ko un iet savam sapņiem. Jā, un kādas ir iespējas jauniešiem Latvijā? Ko viņi var ietekmēt Latvijā, un varbūt kā nebaidīties izlīst no savas čāvas, iziet no komforta zonas. Jā, man liekas, šobrīd iespējas ir ļoti daudz. Attīstīties, iesaistīties visu kaut kur un arī pilnveidoties. Var noteikti izmantot iespējas, ko sniedz Eiropas Savienības dalība, tātad ceļošana, jaunu draugu iegūšana, savas redzeslokas paplašināšana, zināšanas pielietošana, valodas pielietošana. To noteikti vajadzētu izmantot, un arī ir vairākas programmas, kas tieši to mobilitāti veicina. Piemēram, Erasmus Plus ir mobilitātes programma. Jā, tad veicina visadas, visādas pieredzes, tad noteikti to var izmantot, un to var darīt jau no 13 gadiem. 13 gadi līdz 30 jauniešiem ir finansiālas, visādas programmas, kas atbalsta finansiāli, lai varētu nosekt pamatvajadzības, un tad tālāk jaunieši paši var darīt. Bet Latvija konkrēti, man liekas, jaunieši var var ietekmēt arī sabiedrisku procesu. Arī pat neko nedarot, jaunieši jau ietekmē tikai tāpēc, ka viņi ir. Viņi ietekmē procesus, kas notiek viņa vietas, kur viņi ir. Viņi izdara kaut kādas izvēles, jaunieši ietekmē arī un arī ietekmēs. Tāpēc pašas līdzpārvaldes skolas varbūt iestāties un darboties tur. Līdzpārvalde arī viena no formām, kur var, ko var darbu, bet var arī organizācijas iestāties, var arī apmeklēt kaut kādus pasākumus, pilnveidoties, var arī piedalīties visādas pilsoniskas iniciatīvas, atdot savu, balsot vai izteikt savu viedokli, piedalīties kaut kādas, darba grupas sanāksmes, var iet piketēt vai, streikot, var taisīt, komunicēt, var komunicēt vairākas veidus. Un man liekas, tur tā ietekme, ja ir balss, ja ir viedoklis, tas noteikti atstāja kaut kādu iespēju.
kā tu izmērīji to ietekmi, tas cits jautājums. Un tad dažreiz var likties, ka, ko tad mana tur darbība un vai mans vairs neko neietekmē. Jo mēs, nezinām to efektu līdz galam, tu var kaut ko, bet es no dzīves redzu, ka dažreiz, kaut kāda saruna var ļoti daudz ko izmainīt cilvēku. Tu nezini nekādu līdz galam. Un tur ir ticības jautājums, vai tu tici, ka tu vari kaut ko ietekmēt vai netici. Un es domāju, ļoti daudziem cilvēkiem, kuriem ir vairākas intereses, ir ļoti izdevīgi pateikt, ka jaunieši neko neietekmē, ko viņi tur. Tā kā izmantos viņus tur kā dekorāciju vai atskatīt, lai smukāk bildi ir. Bet man liekas, tu nevajag pavilkties uz to. Ja tic, ka tu vari ietekmēt, tad tā ietekme arī reāli radas, un tur viss kaut ko var panākt. Vienīgi tā ietekme saistīta ar pārmaiņām, un tas pārmaiņas ļoti bieži ir lēnas. Neredz uzreiz tādu efektu. Un tur jābūt nedaudz pacietīgam un turpināt ticēt, ka tu vari kaut ko ietekmēt. Jo, ja apstasies, neko nedarīs, ja nebūs darbības, tad, tas pārmaiņas arī vēl lēnāk notiks. Tā, nezinu. Latvijā. Jā, un arī beigumā gribam paprasīt jūsu viedokli un ko jūs novēlētu tiem jauniešiem, kuriem dzimta valoda nav latviešu valoda, kā viņiem būtu vieglāk iestāties sabiedrībā, darboties un viss tās, ko jūs varat novēlot. Zini, ka es tā nedalītu, es domāju, es tev jebkuriem jauniešiem novēlētu. Tādā ziņā, ka, par valodu runājot, es ļoti gribētu, lai jauniešiem valoda nav šķēršļus, bet instruments. Instruments saziņai, jaunu draudzību veidošanai, kaut kādu attiecību veidošanai un pasaules izzināšanai. Ja tas kļūst, un tas notiek tas iekšēji, ja tas ir tā kā, tu redz valodu kā šķēršļi, tā kā tad viņš tev nobloķē kaut kādas iespējas attīstīties, ietekmēt kaut ko un tā, bet es ļoti gribu, lai jauniešiem, kuram latviešu valoda nav dzimta valoda, arī citiem jauniešiem, kuram ir tikai viena valoda, viņi zina tikai vienu valodu, izmantot un iegūt sev tos instrumentus, tos vairāk, lai varētu, plašāk darboties, sastikt kaut ko un lai tie sapņi un mērķi, īstenojas. Un tad, valoda ir ļoti stiprs instruments, viņš būtu kā ierucis, varbūt kā lapsta, ne? Tāds, lai tiktu un darīt kaut ko. Un to es novēlētu. Galvenais ir zināt, kā pielietot valodu, un tad viss būs labi. Jā. Tas gan, jā. Jā. Paldies jums vēlas par mūsu sarunu, kā jūs šodien mums atbildējat uz visam jautājumiem. Bija ļoti interesanti paklausīties jūs, un vēlreiz pateiksim paldies mūsu cienījamam viesim Stanislavam Babinam. Paldies. Un tiksimies nākamajā reize. Paldies.